Sveiki un laipni lūdzam Parkside darbnīcā. Es esmu Dženija. Šodien mēs izgatavosim šo do-it-yourself dobi no paletēm. Visus rīkus un materiālus, kas tev nepieciešami šim projektam, kā vienmēr atradīsi zemāk būvniecības instrukcijā. Vispirms noņemam šo līsti. Vislabāk tam izmantot lauzni vai kā alternatīvu nagu āmuru. Tālāk mēs ar Parkside 20 voltu zobenzāģi sazāģēsim apakšā esošās latas. Tagad vēl tiek sazāģēta paletes augšpuse. Lai es zinātu, kur man jāzāģē, es izmantoju leņķi un uzzīmēju līniju. Ar šo var salikt pirmo daļu. Tam nolūkam es nofiksēju nogriezto gabalu pie paletes atlikuma un pieskrūvēju to. Tātad iesākums ir pabeigts. Kā redzat, šī stādāmā kaste ideāli ieguļ šajā atvērumā. Tagad ķersimies pie apakškonstrukcijas. Tam mums vajadzīga otra palete. Mēs saīsinām šo paleti par vienas latas platumu. Šim nolūkam atkal izmantojam zobenzāģi. Iepriekš izveidoto konstrukciju jau nostiprināju ar skavām pie paletes apakšējā klāja. Tagad visu no apakšas nostiprināšu ar skrūvēm. Lai mūsu dobe būtu pārvietojama, mēs apakšpusē piestiprinām ritenīšus. Tikmēr tu varbūt varētu atzīmēt ar patīk, atstāt komentāru un abonēt kanālu. Nogrieztais gabals tiek pieskrūvēts pie paletes pamatnes kā pakāpiens. Lai atbrīvotu koksni no rupjām skabargām, mēs izmantojam ekscentra slīpmašīnu. Un tagad ķersimies pie puķu dobes apstādīšanas. Tām mums vajadzēs dažādu izmēru stādīšanas kastes, lāpstu un, protams, puķu zemi. Stādīšana ir pabeigta. Tagad puķu kastes tiek ievietotas dobes rāmī. Šī ir tagad gatava palešu dobe. Droši raksti komentāros, ko tu stādītu puķu kastēs. Tu to vari!